Par šo projektu es izdzirdēju pirms gandrīz jau 8 gadiem. Kopš tās dienas īstenībā man prātā bija skaidrs, ka mums Latvijā vajag šādu projektu. Beidzot, mēs esam nonākuši līdz tam, ka šis projekts mums tik tiešām ir. Šis te prieks, kas ir gan dalībniekiem, gan arī, protams, radiniekiem, ja, nu, tas ir nenovērtējami, kad tu to redzi. Manuprāt, lielākais iegūms Latvijā tik tiešām beidzot esam spējīgi piepildīt šo sapņus. Pacelt to jautājumu, ka vispār vai šāds sapnis ir. Tas jau ir īstenībā tas sākums, ka par šo sapni ir jāuzzina, bet laikā vispirms jāiedomās. Un tad jau, protams, piepildīšana, tas jau ir nākamais jautājums. Teiksim tā, man nāk prātā 2 situācijas. Viena no tādām bija, kad mēs kādu 100-gadīgu kundzi vedām uz viņas bērnības skolu, kur viņa nebija bijusi vairāk kā 90 gadus. Un tad, kad šajā skolas muzejā, kas tāpat laikā izrādās bija viņas klase, tad, kad viņa skolā mācījās, tur bija arī kāds fotoattēls. Un tas, kā izrādījās, bija no viņas izlaiduma. Un tas bija no 1938. gada. Šīs emocijas, kas bija šai kundzei, tas, teiksim tā, man tas iespējās. Bija vēl viena situācija, kad mēs 2 māsas vedām pēdējo reizi satikties. Gan viņām, gan arī tuviniekiem bija skaidrs, ka tā ir pēdējā reize. Un tā kā mēs šo kundzi vedām jau mājās pēc tam, kad viņa bija satikusies ar savu māsu, kad aizvērās mašīnas durvis, ja, un otra māsa palika pie savas mājas vārtiem, un ka viņa sāk raudāt, un viņa apzinājās, ka tā bija pēdējā reize, kad viņa savu māsu satika. Varbūt nedaudz sautīgi varētu izklausīties, bet sapņu pavadonis ir iespēja, kad es kā brīvprātīgais varbūt var apskatīt kādas vietas, kuras neesmu bijis. Būt klāt brīžos, kad šiem mūsu dalībniekiem tas sapnis tiek piepildīts, un tas ir nenovērtējami. Teiksim tā, kļūt par brīvprātīgo mēs jebkurš varam. Manuprāt, šis projekts, sapņu pavadonis, ir cēls projekts. Un pašam brīvprātīgajam gan sniedz varbūt kādu mierinājumu, jo nereti varbūt arī situācijas, ka šis brīvprātīgais pats ir palaidis garām iespēju kādam savam tuviniekam piepildīt sapni. Un iespējams, ka šis ir tas veids, kā, varbūt pats sev var radīt nelielu mierinājumu. Pirmkārt, mammas sapnis bija ieraudzīt savu dzimto pilsētu Kuldīgu, kur viņa ir mācījusies, un apskatīt, kā tas izskatās šodien, jo viņa ļoti ilgu laiku tur nebija bijusi. Palicis atmiņā kaut kas ļoti jauks un skaists un gaišs un brīnišķīgs. Tā diena pati par sevi jau bija ļoti skaista un saulaina. Un varbūt viņa bija gan kaut kādā brīdī uztraukusies, kā tas viss notiks un kā viņa varēs. Tad, kad es ieraudzīju šo specializēto transportu, kur pat varētu, ja uznāk kāds vājuma mirklis, varētu doties ceļā guļus, un mamma bija tik iespaidot un iedvesmot, viņa nosēdēja visu ceļu un galīgi nevajadzēja gulēt. Un Kuldīga bija tik skaista, un kā mēs sēdējām pie Ventas rumbas un kopā gājām un pa pilsētu. Tik aktīva diena viņai ilgi nebija bijusi. Tas bija vienkārši, manuprāt, mammai tā bija skaistākā diena. Tiem cilvēkiem nav par ko baidīties, vēl jau vairāk tāpēc, ka te viss ir padomāts par to, ja tiešām ar veselību ir kādas problēmas, tad būs, kas tās palīdzēs atrisināt. Dodaties tai savu sapņu piepildījumā vienalga. Es esmu dzirdējis, ka tas ir gandrīz tikai līdz brīvības piemineklim. Protams, uz Venēciju laikam tas nebūs iespējams, bet uz tādu savu Latvijas dzimto pilsētu. Un šeit, man liekas, tā atbilde ir pavisam vienkārši. Kā tā bija mana mamma, kura piedzīvoja tik skaistu dienu, tad, protams, man ilgi nebija jādomā. Man pavisam nebija jādomā, kāpēc tieši es noziedoju, tāpēc, ka tas ir lieliski. Sapņu pavadoni es iepazinu no A līdz Z. Ne jau es to nedaru katru dienu, bet ir tādi momenti, kad es saprotu, man vienkārši varbūt sirds to pasaka, ja, ka ir tas jāizdara. Vienalga, vai tie ir 10 vai 100 vai varbūt vēl vairāk eiro. Noziedot to labam mērķim, un tev pēc tam būs laba sajūta. Ne tikai Ziemassvētkos, bet noziedo, un tu būsi izdarījis ļoti labu darbu. Mēs palīdzam tam cilvēkam dzīvot. Tas ir galvenais uzdevums, jo viņš ir dzīves līdz pēdējai savai dzīves sekundē. Protams, katram ir savas vēlēšanās, ko viņš grib darīt, ja? Un tad vajag censties to piepildīt. Tas ir visvairāk, ko mēs varam dot. Cilvēkam dot prieku.
vienalga kādos apstākļos. Domāt par dzīvi un nedomāt par nāvi. Ja cilvēks kaut ko nav izdarījis šai dzīvē, viņš turpinās dzīvot ar visiem spēkiem, pat kad gan spēku nebūs, ja viņš gribēs to piepildīt. Kaut ko viņš nav spējis paveikt vai izdarīt, ja, un kāds sajūtas viņam nav bijušas, ko viņš ir vēlējušies, kas viņam ir nezināms, iedot viņam tās. Ja vēl ir iespēja, un to iespēju vajag izmantot. Un, protams, sapņi var būt dažādi, ja, no vienas mazas smalkmaizītes, ko viņš vēlās no rīta, ja, vai uzkāpt Everestā. Everestā jūs viņu neuzvedīsiet, ja, bet parasti cilvēkiem ir ļoti pieticīgi sapņi un mērķi. Viņi grib kaut kādu labsajūtu, bet jūs ejat ar atvērtu sirdi, ja, un labām domām cilvēku atvērsies. Protams, jābūt arī pateicīgiem, ja bieži vien cilvēks savā dzīvē tik daudz pieredzējis, ja viņiem pirmā reakcija ir negatīva. Ko šie no manis grib? Es vairs neko negribu. Tādā gadījumā, ar pacietību un lēnu, labu vārdu, jūs varat vēstīt to labu, un tas cilvēks atplauks. Medaļu klādot, protams, būtu labi sevišķi smagos gadījumos, bet es ieteiktu iet vairāk uz tādu masveidību, ja, un atbraukt mums līdzi un izdarīt vienu tādu darbu, kas liks varbūt arī pašam aizdomāties līdz dzīves jēgai, ja, un kas notiek ar cilvēkiem, kas ir smagi slimi un kam jūs vairs nevarat palīdzēt. Es domāju, tieši tas ir tas lielākais iegūms gan ārstu sabiedrībai, gan sabiedrībai kopumā. Un jums pašiem noteikti. Un tiem cilvēkiem. Ir ļoti grūti iemācīties nedomāt par nāvi. Nāve jau neatnāk, nāve iestājās. Un mēs nezinām, kad tas notiks. Un arī tas smagais cilvēks un tas ārsts, kas viņu ārstē, nezina, kad tas notiksies. Un varbūt es nesauktu par to pēdējo sapni, jo varbūt viņam rodās vēl kāds sapnis. Un nevajag no tā baidīties un brīnīties, ja, jo varbūt tieši šie sapņi padara viņu dzīvi garāku. Katrs dzīves moments, katra diena, katra stunda, ja, cilvēkam ir vērtība. Jo viņš nācis šai pasaulē dzīvot, ja, nevis mirt.